story time, kas notika vakar. Ok, tātad vakar, piekdien, mums ar manām girlies bija sarunāts, ka mums būs girls night. Mēs izdomājām kādu laiku apakaļ, ka mēs gribam aiziet uz restorānu, normāli paēst, papļāpāt un, all that stuff. So, man bija bijusi ļoti laba pieredze restorānā Snatch, un es domāju, ka ļoti daudz no jums zina to restorānu. Viņš ir moderns itāļu virtuves restorāns. Piedāvāju meitenēm, ka mēs varētu doties tur, un visas piekrita. Tad tikai atlika veikt rezervāciju, par ko es biju atbildīga. Trešdien es pazvanīju, braucot ar mammu kopā uz Siguldu, un man bija blakus. Es pazvanīju un jautāju, vai es varētu veikt rezervāciju šo piekdienu 4 personām. Un vai tas vispār ir iespējams, jo es zinu, ka tas restorāns pieprasīts. Man pacēla Džeks. Es vēl pieminēšu to, ka es iegāju internetā, ierakstīju Snatch restorāns un uzspiedu call tam numuram, kas tur bija dots. Iezvanu un saku, ka es vēlos rezervēt galdiņu šo piekdienu, vai tas ir iespējams 4 personām, jādā. Ok, pagaidiet, es lūdzu paskatīšos. Un viņš mums piedāvāja 6 un bija tāds, ideāli, tā kā super. Tad viņš pateica, ka pieejama rezervācija no 6 līdz 10, kas man bija tāds, oh my god, jo man vēl draudzenes bija teikuši, ka parasti dod tikai uz 2 stundām. Es neeju baigi bieži restorāniem Rīgā, es īsti nezinu, kā tur tas viss notiek, un man par tām 2 stundām bija pirmā dzirdēšana. Jā, tāpēc es baigi par to neko nepadomāju, ka mums iedod 4 stundas, un man bija tāds, super forši. Es uzrakstu meitenēm grupā, kad it's official, man iedeva rezervāciju. Vēl es arī pieminēju to, ka vairākas reizes tika pieminēts, ka rezervāciju es veicu uz šo piekdienu. Un tagad domājot, es zinu, ka man vajadzēja nosaukt datumu varbūt, lai tas būtu tā kā skaidrāk, bet man tas likās tā kā skaidri. Mēs runājam par piekdienu, 4 cilvēki, 6 vakarā, restorāns Snatch. Viss. Pienāk vakardiena, piekdiena. Mēs ar manu draudzeni Agatu mēs bijām ļoti laicīgi, mēs bijām pirmās, jo rezervācija bija uz manu vārdu. Es ieju iekšā, bija pilns, it was packed, obviously ir piekdienas vakars, un tas ir ļoti populārs restorāns. Pieeju pie tā cilvēka, kas ir atbildīgs par rezervācijām un par galdiņu iedošanu. Un es viņam saku, jā, kad ir rezervācija uz 6 vakarā, vārda Emīlija, un viņš skatās tajā savā lapiņā, kur ir visas rezervācijas. Un es skatos, ka viņš izskatās diezgan confused un šķirsta lapas. Un es jau sapratu, ka kaut kas nav kārtībā, un viņam tāds, jā, mums nav tāda rezervācija. Excuse me, jums nav tāda rezervācija, ko viņš tikko pateica. Nezināju, ko teikt, nezināju, ko darīt, jo uzreiz domāju par meitenēm, tā kā, ko mēs tagad darīsim, ir piekdienas vakars, tā kā, kur mēs atradīsim galdiņu citur. Tad mēs tur vienkārši stāvējām uz vietas, viņš teica, jā, mums nav tāda rezervācija, un es saku, ka jā, mums bija no 6 līdz 10, viņš teica, nē, mēs nedodam uz 4 stundām, tā kā maksimums ir 2, man tāds ok. Es teicu viņam, ka es varu parādīt numuru, uz kuru es zvanīju. Es viņam sāku saukt to numuru, un viņš viņu raksta, un viņam tāds, jā, nē, tas tā kā nav mūsu. Bet pēc tam es sapratu, ka tā laikam bija liels pārpratums, tāpēc, ka viņš laikam gribēja, lai es nosaucu savu numuru, tā kā, lai zinātu, ka es tiešām viņiem zvanīju un ka es neesmu kaut ko pati izgudrojusi tagad, ka mums ir kaut kāda fake rezervācija un tagad apmānīšu viņu, lai mums iedod galdiņu, tā kā, halo, nē, es neesmu. I'm not crazy, ok? Un jā, mēs stāvam, mēs vēl nezinām, ko darīt, un viņam tāds, jā, mums šobrīd nav brīvu galdiņu un šovakar arī nebūs. Un es vienkārši tur stāvu, un nevienā brīdī viņi nepateica, ka viņi ir kļūdījušies vai kaut kas tāds. Un es zinu, ka es zvanīju un ka es veicu rezervāciju piekdienu, un viņi nevienā brīdī neatvainojās, un es vienkārši tā kā nezinu, ko man darīt. Tad mēs izējam ārā, es esmu vienkārši tik dusmīga. Es neatceros pēdējo reizi, kad es esmu bijis tik dusmīga, tāpēc, ka kā var vienkārši tā? Labi, mums bija vienkārši sarunāts satikties ar meitenēm, bet, piemēram, tā būtu bijusi kaut kāda birthday dinner. Tad vienkārši ir šitāds aploms, ka tu pārliecināti, ka nav mana kļūda, jo man blakus bija mamma, un es pēc tam viņai zvanīju, viņa teica, es dzirdēju, ka tu teici piekdienu. Tik dusmīgi, un, protams, tā kā meitenes arī bija apbēdināts, un mēs tur stāvam ārā. Un tas Džeks iznāk vēlreiz ārā pie manis, kas teica, ka viņiem nav tāda rezervācija, un viņš saka, jums izrādās vakar bija rezervācija uz 4. un jūs neieradāties uz 6. Un man bija tāds, es vienkārši tur stāvu šokā. Kas man visvairāk nepatīk, ir tas, ka nevienā brīdī viņi neatzina, ka viņi ir kļūdījušies. I wish es varētu noklausīties to video sarunu, ja viņa būtu kaut kādā veidā, nezinu, kāpēc ierakstīta. Loģiski, ka es tur neiešu taisīt kaut kādu traci. Tas bija ļoti stulbi, un tas ir piekdienas vakars, un viņi probably arī saprata, ka ko mēs tagad darīsim. Mēs esam vienkārši sapucējušās visas augstupēžu kurpēs, un ārā ir augsts, un tad mums ir vienkārši jāiet kaut kur, nezinu, kur meklēt kaut kāds galdiņš, kas ir diezgan neiespējami tajā situācijā. Otrs disappointed, es biju ļoti dusmīga, jo viņi nevienā brīdī, es šo saku miljonu reizi, bet viņi nevienā brīdī
neatzina kļūdu, vai ja pat viņi nebūtu bijuši vainīgi, viņi varēja to vienkārši pateikt, lai es justos nedaudz labāk. Mēs vienkārši kādu pusstundu meklējām, kur mēs tālāk iesim, tad mēs aizgājām uz Truffle Pig. Bija diezgan forši, tur vismaz mēs jutāmies gaidītas. Kopumā tas experience bija vienkārši drausmīgs, un es to nevienam nenovēlu. Tas bija tiešām, tu esi tik stulbā situācijā, un vienkārši. Manuprāt, viņi varēja bišķīt labāk to situāciju risināt, bet, es arī saprotu no viņa puses, tā kā, ja nav brīva galdiņa, ko viņi var izdarīt, bet es nezinu. Vai vienkārši ar to padalīties, varbūt kādam vēl ir tā bijis.